Labdien! Labdien! Hello YouTube! Hello YouTube, jā! O! Izņēmām motoru. Viss čo... Tad liek kopā. Nu, tā. Riepa nost. Viss ir skaisti, viss ir smuki. Tādā motors uz galda. Kas ir. Labi, viss. Vajadz ārā, jāsāk kruķīt. Šitā tas viss notiek. Skrūs. Jā, viņš jau atrāva vaļā. Nē, vienkārši tā sanāks. Jā, man vienkārši spēks ir tik daudz, kas ar mazo pirkstinu visu var izdarīt. Markam Baltiju izslēdz, ka viņam jau uzlaibā visu. Reāli. Vēl nē. Bet tas ir pagaidām. Nu labi, bišķīt, es jau skrūvu vienu aprāvu. Šito. Tā sanāca. Ļoti smuki ņēmās nost starters. Jā, starters arī bija bomba. Bomba. Vienkārši bez komentāriem. YouTube, sākumā viņam bija. Hello YouTube. Bija. Ok. Tas jau galvenais. 4 skrūvas cilindram ir. Ņemam. Hop. Un nost. Top. Tas degmaisiem ir ideāli īstenībā. Šajā būt, ja? Jā. Tādai ķieģeļu brūnai. Kā tur izstās? Pagaidi. Tās ir lapiņas. Kad pa mežu braukāji. Tas ir atmiņai. Jā. Kur te izlūst, kur uz Nu, filmējas cilindru ņem nostaču. Opā. Tā atsperīta. Oj. Kās? Kur tas tik tīri? Traktor. Kur? Man liekas, nē, tas bija hermetiķis. Kodiņš kaut kāds iegravēts. Kā tu izsās? Bļē, gandrīz kā jauna. Nu, ja tā reāli. Es negribu. Kā viņi jau izlūst? Ko tad? Sen? Vai vienkārši labs? Virzuls arī ir labs. Nu, Ar šitajā sīkumu tas ir viņas nejūtot, tad pirkstu visu labi, ja? Apakšā bišķīt ir paberzies. Bet arī nejūt. Tā kā nav traki. Un pat karters nevajadzēs vīlēt. Izvilāti ir? Nē, viņi ideāli sajiet. Jā. Tik daudz viņi tur taču nebūtu vīlēti. Redzams normāls. Tipa normāls. Nu tā arī ņemas tie cilindri nost. Kur te vēl tā metāla blīvīte ir. Kuras nav jēgas vairs. Nē, viņi varbūt pat... Viņas jau diezgan pajauni vēl, ne? Tas viss, man liekas, jauns. Nu, kas tur ir? O! Nu jā, te kāds sīkais taču strādājis. Šeit vēl jānāk tādam gabalam klāt. Nu, ķipa. Nu. Te ķipa nav tāds, bet ir tādi cilindri, kuriem ķipa nāk. Varbūt kaut kāds cits paņems, tas, kas sadarēja ķipa plus mīnus. Varbūt. Bet tā reāli nemaz vīlēt nevajag. Var, protams, vīlēt gan cilindru, gan karteri, bet nav jēga. Ja vīlēt, tad kalpos mazāk. Vajag noskrubēt pārsīties, kā tur varbūt nav. Tur pēc tam. Jā, pēc tam. Jā. Jā, es sākumā lielāku. Labi, noņemšu arī jau vāku, tad turpinās. Šitā. Un šitā. Abas divas ir uz 15, abas divas ir vienāds vītnes, abas divas ir identisks. Bez problēmām. Yes. Vispār.
Lūdzu, zvans nost. Lūdzu, priekšējais šķīvis nost. Normāli patīrīs bišķīt, būs labi. Nu, šitais standarts. Viss kā vajag. No rūpnīcā nāk. Krači, nekā grūta te nav reāli. Var ievāks nost, rekur visas skrūvas apkārt. Mums bija nepārskaitlis 5. Ko? Jā, 5 skrūvas turēt, var ievāk. Bet skrūvas ir jaunās kaut kur tur. Tajā kastē augšā. Kastītē. Nu, kaut kā tā. Lūdzu, torkdrives nost. Ar visu sajūgu, kas tur iekšā tagad. Stok. Lielā atspere un baltās sajūga atspers, bet sajūgs jauns ir, atspere jauna, siksne jauna, variators jauns. Jā, un reku siksne. Nu, tagad jau tāpat neliks neko virsū. Un rekur ir ar sajūgu. Jā, un sajūgs. Reku šitādi te spacerīši. No sākuma iet šitais. Reku šitādā te veidā iet virsū. Un tad iet parastais, bez zobiņiem. Jo nu, šitā sistēma ir domāta eļas pumpim, kas nāk reku tur virsū tie, kas nezina. Un tev ir saļņiks beigts. Laikam, varbūt tāpēc man tecēja. Kas tad? Eļa no visu būtu jāsries. Varbūt. Un tāpēc arī viņi visu laiku pārliek. Nu, redzi, augšā nav netīrs, apakšā viss ir netīrs. Tā kā es tev teicu, arī regulācija, ka tev saļņiks varētu būt beigts. Tā kloķa, man liekas, Kāda? šķīva. Bet gultņi vēl ir labi. Nekustās vispār. Tāpat drošības pēc visu liekam jaunu. Lai nav jāatškarējās. Tagad reāli palika pats debilākais. Izdomāt, kā man to jauno skrūvi atskrūvēt ventilatoram. Vecais asvāgi normāli. Viņu kādi grauzes ir. Varbūt tu pa ceļam grauzi. Labi, karoči. Dabujām nost ventilatoru. Rekur ir tā skrūve. Es īsāk sakot, ieurbos tur un iesitu mīnusiņu. Tagad tā skrūve ir uz mīnusiņu, bet mēs ieliksim citu. Rekur uzgrieznīts šitajā pusē. Tieši tāds pats tā kā visās pārējās. Tā kā, nu, krāsvienīgi zelta. Tas ir viss. Paslēptais pie tam vēl. Paslēpts zelta. Jā, paslēptais zelts. Nu, tālāk rekur atskrūvēju šito te ar impaknieci. Nu, tālāk rekur ir obligāti magnētu novilcēji pērkat. Netaisiet nekādas tur savas... Mēs Eiroksam taisījām to. Jā, tādas sistēmas netaisiet. Varētu aiziet pasīties to Eiroks video. Neatceros, kā viņu sauca, bet bija tāds. Nu, tad sanāk, tūlīt parādīšu. Rekur ir vītne. Šito te ir vītne. Šito te liekam virsū. Un skrūvējam iekšā. Es tagad ar vienu roku nevaru ieskrūvēt, bet jāieskrūvē. Un tālāk šitais te vienkārši jāskrūvē arī iekšā. Nu, un viss. Tur arī šito parādīs. Jā. Kur ir vecais, kur ir jaunais. Visāds štruntus sapirkās. Tu melns. Sajies normāli plasmasīgs. Jā, labi. Es tikmēr ņemos ar motoru. Rekur magnēts nost. Nekā grūtu visu parādīju, kā ir jādara. Un tā novilcēja skrūva, kas bija tā garā ārā. Viņa jāskrūvē vienkārši iekšā. Nu, tur pēc loģikas, bļed, idioti tikai var sajaukt, man liekas. Nu, tālāk rekur. Lohiem servis. Rekur 1, 2, 3. 3 skrūves pašam ģeneratoram, tad rekur viena. Un te ir viena. Noslēpusies. Arī redzēt laikam, jā. Var, netīri, bet var redzēt. Tās jāatskrūvē, tad ģenerators nāk nost un viss. Jā, varbūt filmē nevarēs atvainojiet. Jā, labi, noņemšu ģeneratoru un tad Miks stāvēs un skatīsies.
Mašu šitā vienkārši tā noliekam. Nevajag. Tā es skatās. Vēlāk es tev varu. Tagad kloķini maini. Jā. Jo tas ir pats interesantākais. Tur arī būs Tad es arī stāvēšu šitā augšā plauktās, skatīšos no augšā jums. Jā, labi, davai. Karoči, viss ir izjaukts, rādīju jau. Šitais ir palicis. Mēs viņu atstājam, jo viņš maziņš, viņš netraucē. Ir šitie te, ja sunī. Viņi ir lielāki. Tā, to var savilkt. Nē, šitā. Nu šitādi lielāki. Viņi var traucēt, to var ņemt nost. Tā kā mums ir maziņš, es izdomāju, ka nav jēga čakarēties. Tātad 7 skrūves kopā. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skrūvēt vaļā 8. O tā. Tā arī var būt. Karoči 8 skrūves. Skrūvēt vaļā vienalga kā. Nu, var sākt vienalga ar kuru. Taču. Šitā tieši labi vieta ir. Ideāli. Īsāk sakot, vienkārši ir jāskrūvē viss vaļā. Galvenais prātīgi un neapraut neko. Jo te ir čakarīgi. Vismaz šitā vieta. Daudzi var arī nepamanīt to, ka te ir skrūve. Un kaut kā tā. Labi. Tagad beigšu komentēt. Liksim timelapse šitam visam pa viens komentus nomainīja atslāgi. Visi izdarīt. Tā, nu, visas skrūves tagad ir izņemtas. Nu, viss, kas atliek, ir dalīt uz pusēm. Jā, ieplūdu arī es noņēmu. Nebija jēga filmēt, jo tur nekā nav ko filmēt reāli. Nu, tagad paliek tikai dalīt uz pusēm. Jā. Ok, jaunais, vecais. Es sīkumiņas parādīju. Karoči, tādā saļņeks ārā. Tagad vēl no otras puses. Vecie saļņeki, viņi cieti kā zeme ir. Tāpat viņi ir metami ārā. Vienkārši ieskrūvēju skrūvi iekšā, paši nāk ārā. Kaut kā tā. Tā. Nu jā, no otras puses tūlīt. To pašu izdaru un tad točno vajadzētu sākt dalīt. Sākt dalīt uz pusēm. Karoči, tā kā mums tā kloķena nav vajadzīga. Vienkārši bez uzgriežņa. Un tā pamazām sāk dalīties. Tadā! Ooh. Very beautiful. Very beautiful. Yeah. Very much. Nu, tādā veidā arī sadala karterus. Nu, ir arī, protams, speciāli instrumenti, ar kuriem var sadalīt. Nu, nafig. Kā vien uzskrūvēt priekšā? Galā. Var uzskrūvēt. Ā, šito? Jā. Netek. Jo viss ir beigts. Paveicās, gultnis nepalika virsū, viņš palika. Kaut gan īstenībā tas arī nav
Nepaveicās, jo gultnes palika iekšā. Jā. Gultņi ir jāmaina. Aizies. Nu, kaut kā tā. Tā, lai šito gultni izņemt, pēc tam parādīšu kā. Bet nu tagad vienkārši. Tagad ņemam. Griežam riņķī. Nē, te noņemt virzulnos? Var noņemt. Labi, tūlīt virzulu noņems, tad turpinās. Kā virzulu noņemt? Ja tad, bļēd, ja jūs nemākat virzulu noņemt. Nu, tad saku mēs, Marek, mēs ir šodien... Lohu servis lohiem. Labi, neesat lohi. Tie, kas skatās, vismaz nav. Tie, kur Tikai mēs esam. Tie, kur pierakstītos šeit. Nu, tas saprotams, kas ir. Kroči. Instrumenti. Nekā grūti nav, rekotē ir rieviņa. Jā, šitais bišķīt ir pa lielu. Nu, tur ir tāds C-klips. Vienkārši. Viņa vienkārši ir jādabū ārā. Nu, visu kloķeni izņemt. Paņem muciņu. Šitā ir 22. Ieliek iekšā, jo gultnes ir arī karterī. Uzliek pa virsu un daudz ārā. Viss, gatavs. Nu, tagad viņš vēl netīrā. Čirkustās. Jā, tagad jā. Ar otru pusī tieši tā tādā. Šitā var te nelikt. Te ir karters viegls. Tikai nezināt ielīdīs tā 22. Labi, uz otru pusi arī var. Paņem. Un te jau vispār nenāk ārā, tā var reku no šitās puses uzsildīt karteri. Tad viņa nāks ārā. Lēnām nāk. Galvenais nesteigties. Nesteigties, pasēdēt. Tas nekās. Viss rūtums ārā. Arī tagad netīrs. Un arī kustās. Nu, viss, gatavs. Labi, tad satīrīs visu. Tātad, cik es atceros, mēs vakar palikām pie tā, ka izņēmām gultņus. Abi gultņi izņemti, jā. Es bez kameras paņēmu breiklīneri, satīrīju tik, cik varēju. Ar metāla birsti, ar parasto birsti, tad vēl breiklīneri, atkal birstīti. Jo galvenais pēc tam vēl ar nazīti. Reku šitien te, tur, kur viss hermētiķis atlikušais ir palicis, ar nazītā maigi jānoiet nost. Vai arī var ar lupatiņu un šķīdinātāju, vaitspirtu vai šķīdinātāju. Vienkārši pāriet pāri. Jo reku te arī, nezinu, cik labi tur redz. Bet rekur, nu, visur vajag pāriet pāri, tā lai jaunais hermētiķis labi uzsēžās un nav nekāda problēma. Kroči. Mika nav, šodien piekdien mums bija plānots svētdien, viss lika kopā. Bet es tā izdomāju, varētu viņam tādu nelielu pārsteigumu uztaisīt, ka es jau būšu salicis līdz sestdienai. Nevis sestdienai, bet svētdienai, sorry. Ja būs bišķīti vēl šitiem te jāpatīra. Vēl breiklīneri iepūtīs, tad notīrīs. Reku te arī. Nu, tik cik varēja, tik es notīrīju, tā lai pašiem vieglāk strādāt. Tā kā nu jā, tūlīt tad es satīrīšu šitajā pusē visu iekšu līdz galam.
Un sildīšu karters un liekam gultnes iekšā. Tā, nu, rekur visu sagatavoju. Fēnu neatradu. Būs jāsilda ar šito. Tā, rekur gultnes sagatavots. Nu, viss, kas ir jādara, rekur. Viss šitān te. Tā parādīšu tuvāk, laikam. Šitān te viss, šitās te apkārtējās malas ir jāsilda. Tā, lai viņas tā kā paplašinās. Un pēc tam gultnes vienkārši ar pirkstu ieliekas iekšā. Nekā grūta nav. Uz galda es domāju, ka es to nesildīšu. Paiešu bišķiet viņu malā kaut kur. Un tad kad būšu jau uzsildījis, tad arī parādīšu. Uz galda te visādi breklineri, benzīni, kaut kas te ir bijis. Sāks degt, būs slikti. Tā kā tūlīt uzsildu un lieku gultni iekšā. Karoči, es tā izdomāju, ka tomēr sākšu ar lielo karteru pusi. Viss ideāli ienāca, iegāja iekšā. Tomēr atradu rekur celtniecības fēnu. Nezinu, cik ilgi sildīju, bet īstenībā diezgan ilgi es sildīju. Ja man dziesmas fonā skanēja kāds, nu, plus mīnus 3 minūtes, es kādas 3 dziesmas reāli noklausījos un tikai tad liku gultni. Un tad, nu, plus mīnus 10-15 minūtes es sildīju. Jā, nav tik viegli, tad, kad iekšā ir 4 grādi. Bet, nu, iegāja. Šitais iegāja ideāli. Tagad vēl paliek mazā pusīte. Tieši tas pats princips. Ņemam fēnu. Ar fēnu ir visefektīvāk, man liekas, un visdrošāk arī. Vienkārši šitā te apkārt pa visām malām. Nu, apkārt tur, kur gultnim sēžas vieta ir. Un viss pilnīgi nekā grūti nav. Vienīgi tas, ka, nu, augstā laikā ir ilgāk. Un viss jau vasarā, kad es sev mainīju, nezinu, man kopā abas puses aizņem 10 minūtes varbūt. Ja, protams, ārā bija 20, cik tur tie plusa grādi, tad ir daudz vieglāk, bet, nu, īsāk sakot, tas ir kā ielikt gultni, bez lielas čakarēšanās. Var arī viņus presēt iekšā. Esmu redzējis, ka daži presē, nu, YouTube'ā. Bet tā dzīvē neesmu redzējis. Nu, kaut kā tā. Labi, tūlīt izdarīšu to pašu ar otru pusi, un tad turpinās. Karoči, otrā pusē arī gultni ieliku, viss kārtībā. Nu, nevar redzēt, bet ir ideāli. Viss tā kā vajag, čotka iegāja. Šitajā pusē, šito es jau rādīju, ieliku, viss ir kārtībā. Tagad atradīšu hermētiķi. Būs jāuzliek, es domāju, likšu uz mazās pusītes. Visu šitien te. Arī galvenais nevajag milzīgu kārtu, vajag tā ar pirkstu nobraucot, un visu vairāk nemaz nevajag. Jo savādāk tas viss iespiedīsies iekšā, lieki tur viss tā kruķīsies, un tad tur hermētiķis kaut kad jau viņš tur atplīsīs tā kā no iekšpuses un te izpūtīs pa izpūtēji, bet nu, tas ir galīgi garām. Tāpēc nevajag tā, lai ir pa daudz, un nevajag arī, lai ir pa maz. Kad ir pa maz ir laikam tad, kad var redzēt visu šitos spīdīgās daļas. Nu, jā, galvenais nepārcensies, lai nespiež iekšpusē, jo ārpusē vienmēr var noslaucīt, iekšpusē nevar. Un tur ir tā problēma, ka iekšpusē kloķeni stāv, te nekur netiek klāt, vienīgais, kur var, nu, šitās te malas notīrīt, un tas ir viss. Tā kā, ja jūs paši mainat, tad esat uzmanīgi ar to hermētiķi. Ja jūs dodat kādam citam, tad, nu, gan jau zinās, ko dara. Tā kā tā. Jā, labi, meklēšu, kur ir hermētiķi kaut kāds, jo Miks kaut kur noslēpis viņu ir laikam. Tā, nezinu, cik labi mani dzird, bet īsāk sakot, sildu šobrīd gultni, lai kloķa neiet iekšā. Arī galvenais tagad sildot gultni, nepārcensies. Un jo nevajag super ilgi tur sildīt, jā, savādāk slikti būs. Galvenais nepārcensies. Tūlīt mēģināšu ar ieslēgt kameru kaut kā likt iekšā. Cerams, ieies labi. Nebūs nekāda problēma. Tas būs pats galvenais, lai ieiet viss tā kā vajag. Vai neieies, tad ir slikti. Tad ir, es nezinu, tad kas ir jādara. Cik tur rāda. Nu, minūte esmu pasildījis.
Varbūt pat ir pa daudz. Tad ņemam kloķeni. Paļa. Jup, vai mać. Viss. Kloķeni ielikt. O tā. Protams, otra pusīte vēl nav, bet ir ielikt. Nevarēju uzreiz ielikt, nesapratu, kāpēc. Bet rekur, kloķens gals tā, ir garāks nekā pats karters. Un es jau domāju, kas pa figņu neiet virsū. Bet nē, viss ir kārtībā. Viss aizgāja. Vo, čotka. Nu, tagad rekur hermētiķis uzsmērēts. Uzsildu šito pusi un metu virsū. Karoči, aizmirst, ka es izslēdzu kameru, sāku sildīt otru pusi un uzliku jau virsū. Šitāda te sprauga te ir ideāli uzlīda, reāli perfekti. Tas man ļoti iepriecināja. Nu, kloķena vēl griežās, bet uzreiz varu pateikt, tad, kad pieskrūvēs līdz galam, tad kloķens mēdz tā teikt nokļiņīt un nestaigāt vispār, vai arī ļoti grūti. Ko tad darīt? Tad vienkārši paņemam, uzliek vienu uzgriezni un bišķīt padauz no vienas puses. Ja sāk kustēties, viss kārtībā. Ja nesāk, tad no otras, tad atkal no vienas, tad no otras un tā, kamēr sāk kustēties, jo gultņiem liels spriegums iet virsū un viņus vajag tā kā izbrīvēt. Tā teikšu, nezinu kā pareizāk. Bet nu, karteri tūlīt būs kopā, tā kā pēc tam paliek saļņiki un viss no šitā. Jā, kaut kā tā. Labi, jāturpina. Nu ko, beidzot ir pienākusi sēdiena, kad būtu tā kā jāpabeidz likt visu kopā. Vakar Mikiņš bija atnācis, visu karteri satīrīja tik, cik nu varēja. Nu, vēl tīrāks ir, izņemot šito vietu. Nu, tur ir grūti iztīrīt un vēl pēc tam saliku visu kopā. Būtu viņu sadalīt, tad būtu vieglāk. Nu, jebkurā gadījumā ir labāk. Tā. Nu, ir labāk nekā tas, kas bija. Protams, tas nebūs uz ilgu laiku, zinot, kā mēs braucam un pa kurien mēs braucam. Bet, nu, hermēti ķeries bišķītiņu, es tomēr pārcenties. Bišķīt izspied ārā. Bet, nu, nav tik ļoti traģiski. Tā kā tā, nu, kas man palika? Palika saļņikus ielikt. Ar saļņikiem princips ir identisks tā kā ar gultņiem, tikai nedrīkst izmantot karstumu. Nedrīkst sildīt karteris, tad viņi jāliek vienkārši ir uz augsto. Nu, kur es paņemšu, piemēram, šito saļņiku. Šitajā pusē ir lielāks saļņiks, variatoru pusē ir lielāks. Tūlīt nolikšu, paņemšu otru arī laikam. Tā. Kur ir no ģeneratoru puses. Kur redzēt, variatoru pusē ir lielāks, otrā ir mazāks. Tā kā nesajaucat. Tad, ja liekat paši, tad nesajaucat. Tā, jā, gribēju parādīt. Nu, parasti oranžu saļņiki, steidž 6. Un kas ar viņiem jāizdara? Iemērcēt eļā. Vienkārši paņemat kaut vai rekur. Mums ir motuls, eļa. Korķītī ielej to eļu, ieliek saļņiku, lai viņš bišķīt pamirkst un viss. Un tad var likt iekšā. Galvenais nelikt sausajā, jo tad ir ļoti liela iespējamība, ka viņi var sapist un viss slikti un tā tālāk. Nu, kaut kā tā, laikam būs, tad sākšu jau likt kopā pamazām, kamēr Mika nav. Drīz jau viņam jābūt. Nu, jā, labi, liek kopā. Nu, reku tūlīt parādīšu. Saļņiks viss ir iesmērēts eļļā. Šeit es arī bišķītiņi iepilināju eļļu. Tad ņemam, liekam iekšā, skatāmies, lai iet taisni. Nu, reku tālāk nevar ar pirkstiem iespiest, tātad rekur ņemam muciņu, 19. Notīram rokas jau viss eļļā. Ņemam muciņu, liekam virsū, nu un lēnām spiežam virsū, tā lai iet taisni.
Reku, un bišķītiņi arī paņemt āmuru. Tā ļoti maigi kustināt viņu iekšā. Šeit vienīgais plus ir tāds, ka tas saļņiks, viņš ir no gumijas, ja viņš ieiet šķību, viņu var vieglāk iztaisnot nekā gultnis. Jo, ja gultnis ieiet šķību, tad ir ļoti liela iespējamība, ka karterīm sēžasvieta būs beigta. Bet šeit te nekas īsti greizi nevar noiet. Ka galvenais ir visu darīt mierīgi, bez steigas. Nu, viss, saļņiks ir ielikts. Otrā pusē es arī jau ieliku. Tā kā paliek tagad tikai visu pārējo mest virsū. Nu, visu šito jauno. Dažas vecās detaļas, nu, kā piemēram aizdedze. Un tur, kas tur torque drives, tas viss ir vecais, bet tā reāli viss karte ir pārlasīšana. Nu, izņemot reduktoru arī. To mēs netaisīsim vaļā. Eļļu tikai nomainīsim. Un viss, varēs gāzt. Tā, nu, reku visu aizdedzi uzliku. Viss ideāli, nekāda problēma nebija. Tikko vēl nomainīju hermētiķi. Šitiem te flancim uzliku jaunu. Viņš tagad bišķīt pastāv sakalst. Nu, un es domāju, ka jau varētu likt cilindru kopā. Un vēl vai kur tas ir Malosī adatgultnis, tas, kas nāca ar kloķeni. Tātad pa virzulu. Virzuls ir labs vēl. Nu, šitien te tāda minimāla švīka. Ko es pamanīju bišķītiņ pa vēlu. Reiku, ja skatās iekšā cilindrā. Uz augšējo logu. Redzēja to, ka viņš ir atvērts. Nav tā kā apakšā pa vidu ar portu tādu bridgeportu. Un skatoties virzulu, re, kur ir boltiņu uz leju, un re, no augšas skatāmies. Šeit ir tas pins, kur gredzens sajiet kopā, un viņš ir sānā. Tas nozīmē to, ka viņi iet pa malu gar abiem šitiem portiem. Un ja mēs tagad paņemam tūfāstu virzulu, tūlīt atpakošu. Tātad, reku, ja mēs paņemam tūfāstu virzulu, skatāmies no augšas, kā lai labāk tur parāda. Nu, reku, tur var redzēt to, ka tas pins ir tieši pa vidu. Un, nu, viņš nederēs. Viņš varbūt pēc diametra ieiet iekšā ideāli, ja, bet viņš nederēs. Viņš derētu Stage 6 racingam, Sport Pro un tādām lietām. Diemžēl šeit viņš nederēs. Tā kā, ja nu gadienā būs kaut kad mums atkal PIA, AC, un mēs liksim kaut kādu, nezinu, racing vai arī to pašu Sport Pro, tad virzuls derēs. Bet šajā gadījumā, diemžēl, nederēs un būs jāliek vecais. Bet nu nav traģiski, šeit reāli es nezinu, 300-400 km ir uz viņu. Mūsu rokās vismaz. Nav daudz. Tā kā tā, nu, labi, likšu kopā. Tā, nu, virzulu uzliku, to pašu veco, uzliku jauno pirkstu tūfāsta, abus klipšus jaunos, reku jau visu sasmērēju ar eļļu. Nezinu, cik tur labi redz, bet cilindru arī es visu iesmērēju ar eļļu kārtīgi. Blīve ir. Tā. Apsvērēju arī ar visu no abām pusēm ar hermētiķi. Drošības pēc. Kur lai noliek to kameru, nevar redzēt neko. Laikam šitā būs labāk. Bet, nu, īsāk sakot, jāliek cilindrus virsū. Tad višķītiņi var viņu uz atpakaļ pabīdīt. No sākuma cilindru var uzlikt. Un pēc tam ņemam. Skatāmies tā, lai gredzens ir tajā vietā, kur viņam ir jābūt.
Nu, un viss. Cilindrs ir virsū. Gatavs. Nekā grūta. Kaut kā šādi. Reāli nekā grūta nav. Ko redzēt, pilnīgi eļļiņi tur ir. Nu, un rekur, galvas blīve jauna. Ko pēc tam paņemt tā pakruķīt. Rekur iznāk visa liekā eļļa, to var notīrīt ar lupatiņu. Tā kā tā, jā. Nekā grūta nav. Nu, kaut kā tā, labi, galvu. Galvu jāuzliek. Notīrīšu eļļu, uzlikšu galvu, tad parādīšu, kā atkal viss izskatās. Tātad reku galva ir uzlikta. Ņemam no sākuma roku. Tā krusta veidā visu velkam klāt. Tikko miks atbrauc. Tātad krusta veidā visu lēnām velkam klāt. Nevajag pārcensties, jo kā nekā alumīnija karters ir bijuši gadījumi, ka pārlūž špiļka. Un tad jāmetina ārā un tad sēžas vieta arī var sabeigties. Tā kā tā. Prošu timelapse uztaisīšu šitā. Izpildīju 3 gadu plānu, tagad esmu no līdzsvara tālu. Smaržoju pēc īgām un Yves Saint Laurent, tagad visur nesu līdz savu vārdu. Tu seko man pa pēdām, pa to ceļu esot bīstami nākt. Domāju patīk rīts, dag un nākt, tas ar man vai esmu brīvs, saku nā. Katru dienu tuvāk Dievam, taču grēkam gribas līst, kā batās. Viņiem liekas man ir bijis, kā pa prāts, bet tas vīns dara brīnums. Pudeles par stiklu daru to paņēmu līkums. Herbārijas nopīpējam balkonā, un tad es iztūros pret tā divi, kā pret autobānu. Snaža kantas kustamies kā paukotāji. Klusē līdz man reibs, tā man patiks tava balss. Aizmirsīšu, kā man jāpiebildu sapnis, nevis kaus, bez tā kaus. Es pati sevi šaust, cik stulbi nezināt, ka reibinoši pušai karuselī braukt, jā, ej. Pasāri Dievs, puikas ieskrējienā nevar apstāties. Man nekas nav liekts, tu man nāc slāpt lietas, bet es lieku pulsam kāpt, it kā nebaidītos pastārdienas. Pasāri Dievs, puikas ieskrējienā nevar apstāties. Man nekas nav liekts, nevar atkāpties. Tas ties, mans Dievs, nevar atkāpties. Tas ties, jā. Esmu tur, kur basi rūcam kulmē. Hello, YouTube. Viss salikts. Viss, done. Gatavs. Variāvāks ir, ieplodi ir, mājiņa ir. Jaunā VL13 Molosī. Šutam viss ir kā vajag. Cilindrs ir. Visa Sport Pro sistēma, variātori. Tagad paliek bremzes vēl. Tagad smērīta. Ir tāda netīra, bet iekšā viss kārtībā. Tas magēm izmanto. Kaut kā tā, jāliek kopā. Ko tu citu padarīsi? Kur tas tur ir? Tas neķīt. Jauns. Cik nav saulocīts? Jā, reku jauns. Vēl līdz kaut kas par jauns. Mēs jau trosīti uzlika. Vērnāk. Lai atrast to tenis krūvīti. Ja, no? Šo? Jā. Tur tajādī. Viņam ir šitas ten jau, ne? Nu. Tā ir vienkārši skrūvē atrast. Bet viņa ir vecajā. Krūvīti. Savādāk nevar ielikt, redz? Šitien tāds ziemas zobiņš un te ir tas platais. Jā. Savādāk nevar ielikt. Liek jauni bremžu kluči. RT. Nu, redzēsim, cik ilgi dzīvos. Jā. Nekas mums ir vēl Vācijā. Nu, jā. Te arī diezgan normāli.
Vai kāds saltiņu augšā drusku? Nahuj. Tur jau vieta ir. Šķip. Paņemam kārtīgs tāds smērbļu. Smērējam. Drošības pēc, lai labāk staigā. Tā pareizi? Jā? Jā. Vācējiem nebija nekāda šķiepaņa jāliek virsū. No vecām pārlikt. Pa kāds gumijas. Nu. Kas tur ir? Dēļ tiem zobiņiem jātrāp precīzi. Šādi zobiņi nebūs. Pasimies pagājušo mašīnu, ko tur gumijas vēl ir tā, lai viņš neiet. Paļēc. Nenāk ārā? Nu, joptoju nāk. Pieķēries tur ir. Gatavs. Laikam iekšā. Mēs teicām, ka gatavs laikam. Es nezinu. Nekās, mēs Jā, laikam mēs teicām. Liksim iekšā. Augsti. 9 grādi. Lai ir augsti. Kaut Nē, nu, kas ir. mikrene ir, paēdīs. Jā, uzēdīt karbonādīt. Pagarbinādīgi tur oldoniņi. Jā. Riktīgās vakariņas. Broka, pusdienas. Vakariņas, pusdienas, 3:00 tikai. Man tās brokas. Nu, tev vispār. Man vienmēr pa dienu brokas. Ar tev viss skaidrs jau ir. Nē, mamūt šodien. Ai, bļā. Zemāk vajag viņu Ā? pabērt. Zemāk vajag. Kas tu domāji, sveicienu ielikt? Man viņš ir jātur. Turi. Viss, viena skrūva. Gatavs. Tūlīt motors jau būs iekšā iepskmots. Zēkli, jā, tur būs motors viss. Jā. Tam prohu, kur iepalūs virs un būs gatavs. Nē? Nē, namī? Tad ir iet. Nu, jā. Vai hakeru uzpūst. Es noliku kameru un pat nezinu, vai tur kaut ko redzēt var. Varētu Šitā var. pateikt, Šitā var. jā. Es jau vairs ne. Jā, tad skatos. Kā maģija dara, bļa, VD40. Šeit labāk iet. Kāda kārtošana te būs pēc tam? Tā mums viņa nebija uz galda? No kapu. Jā. Iet? Jā. Готово. Arī, Tā kā vajadzēs. arī 17. Amītam tur bija 13 un 17. Jā. Mēs šo daram. Huzi. Sēd virsū un savu motoru augšā. Ar neturu. Tad es jātur mopāt. Un sēd virsū.
surviving is essential. Sipping on some potion, I got no emotion. So my oppa pack, now his throat is what he's smoking. Since I was a year, so I can give him every plaque. You be looking down with me, counting every rag. This shit deeper than rats, bang this shit deeper than labels. Kids eating dinner with no father at the table. Gotta keep it stable. Gatavs. Visu salikām. Bremzes ir. Viss kā vajag. Kārbis ir taisnā ieplūde, izplūtais. Stumjam ārā, laižam klāt. Komentos pasakiet, ko jūs redzat nepareizi šobrīd šeit. To pēc tam. Nevar jau redzēt vēl. Так, man arī neredzēja. Benzīns ir? Ir. Ir. Koks ir. Ir. Viss saslēgts. Viss salikts. Izpūtēji pareizi uzlukām. Hermetiķi pareizi uzpūtēm uzlukām. Atslēga ir. Arī nē. Viss, pirmais starts ir. Koķeni salikt, viss salikt. Nu, plasmas nav, grēsls nav. Plasmas, jā. Jā, arī nav labi salikt. Nu, tas būs nākamais klipiņš pēc tam pēc šitā. Viss atpakaļ virsū. Jā. Mēs otro bāku liekam virsū, ķipa? Nē. Lai pēc tam tās Viņš domā. Jā. Tāpēc, ka eļļa tur visur cilindrā. Jā. Nu, tur izbraukās pēc tam, būs labi. Jā, nu rugulē būs pēc tam. Jā. Vāriks arī uzlikt visu. Nu, viss ir. Atsprīts, man liekas, ir labs. Jā. Nu, Rullīši arī, man liekas, pietiekami. to pēc tam zināt. Pēc tam? Nu, pēc tam zinās, ka es jau būšu uz muguras. Par daudz atvilks man augšā. To vajag saidot, ne? Vai tam normāli? Pēc tam. Labi. Filtra. Pohuļ. Viņš jau tikai ir pret mitru. Tas ir mitrumam.
Nekad, Prost nokrit. Uhuj. Kas tur tek? Kas ūdens, bļet, tu pa sniegu brauc. Nā, pareizi. Gribi ratā paraut? Dai. Kas? Brainas labas? Jā. Nu, ir okei. Šeit būtu bijis atkal remonts. Tikai 2 zooms, bet nu labi. Kamerā noteikti nevar redzēt. Jē, bau. Bišķīt pārkrutīja. Jā, drusku. Tas rullīšiem? Jā. Bet pārējais ir čotka. Es jau saku kamerā, ka izties, ka šā būs atkal remonts. Jā, tur bija tu. Pizdā, bļeļ. Laba mašīna. Tagad ir cita lieta. Drusku tēk kaut kā ūdentiņš. Vai tēk? Labi, ka mums nav ūdens dzēse, tad būtu sūdīgi. Tur jau viss būtu pasauli. Un tagad ir šitā, jā? Tagad ar šito parauj. Dirsais neparauj. Var šito nevar, bļet. Nu, jā. Vairāk ar piem, bet tad viņš pāraus noteikti. Es saku vairāk apgriezienus, domāju, ne? Jā, iemāc tev. Jā. Nu, labi. Smuks vakariņš, kaut kādu ātro viģiku. Šit tu tak TikTok gribu. Vai kaut kādu ātro tiktokiņu. Instagram postiem es pakaitināt. Beha, noteikti brauc pēc slidināšanās. Vai, slēdz vēl. Bye bye!